Sveiki! Daudz nemaz nezina, bet no jau tālajos padomju gados Latvijā ir noticis nopietns krimināla rakstura incidents, kurā bija iesaistīts slavenais latviešu pianists un maestro Raimonds Pauls, kurš saņēma nāves draudus, un tādējādi lielā mērā tika apdraudēta arī maestro dzīvība. Padomju Rīgu tobrīd satricināja 3 dažādas slepkavības, no kurām 2 upuri bija augsta ranga dienestu personas. Izmeklētāji ātri vien saprata, ka vainīgs ir viens un tas pats cilvēks, taču kā viņam tikt uz pēdām un kādi varētu būt slepkavību motīvi? Šī lieta kriminālistikas speciālistiem, kā vēlāk izrādīsies, kļūs par patiešām cietu riekstu. Kā sērija veida slepkavu izdevās notvert un kā tika izdarītas slepkavības? Un visbeidzot, kā un kāpēc slepkavas redzeslokā nonāca Raimonds Pauls? Atbildes uz šo un vēl daudz citas detaļas atklāsim video turpinājumā. Mēs kopā ar LVB esam kopā jau veselu gadu. Mums ir kaut kas īpašs tieši tev. Šis ir burtiski labākais laiks, lai pievienotos mums, pateicoties mūsu jaunajam piedāvājumam. Izdevīgāku piedāvājumu jūs neatradīsiet. Saņem bezmaksas griezienus uzreiz pēc reģistrācijas. Dodies uz reģistrācijas saiti, lai apskatītu visas priekšrocības. Šis piedāvājums attiecas tikai uz jaunajiem lietotājiem. No šī piedāvājuma vien var nopelnīt pat 1000 eiro. Izmanto šo lielisko iespēju. Dodies uz mūsu reģistrācijas saiti, reģistrējies un sāc pelnīt naudu jau šodien. Links ir aprakstā. Tātad bija Ziemassvētku vakars, kad Paula dzīvoklī pēkšņi iezvanījās telefons. Klausuli pacēla viņa sieva, un klausulas otrajā galā kāda vīrieša balss prasīja pasaukt maestro pie telefona. Slavenajam pianistam pienākot pie telefona, pirmais jautājums atskanējis sekojošs. Vai esat kaut ko dzirdējis par nesenajām slepkavībām Rīgā? 1975. gadā padomju Rīgā tika pastrādāta virkne neizskaidrojama slepkavība, kas izmeklētājiem kļuva par sarežģītu mīklu, kuras atrisināšanai būs jāliek maksimālas pūles. Kāpēc visu 3 slepkavības tika iekļautas izmeklēšanai vienā kopējā lietā? Tas notika tāpēc, ka visi 3 bija nošauti ar vienu un to pašu ieroci – pusautomātisko pistoli Luger P03, jeb zinām arī kā Parabellum, ko Otrā pasaules kara laikā aktīvi izmantoja nacistiskajā Vācijā un tās okupētajās teritorijās. Izmeklētājiem bija skaidrs – slepkava ir viens un tas pats cilvēks. Izmeklēšana ievilkās vairāku mēnešu garumā, turpat gandrīz gada, un tās atrisinājums izrādīsies daudz pārsteidzošāks, nekā kāds vispār to varēja iedomāties. Tagad detalizētāk par slepkavībām. Traģēdija virkne aizsākās ar Valsts drošības komitejas jeb VDK vecākā operatīvā darbinieka Markina nāvi. Viņa mirstīgās atliekas tika atrastas vienā no Rīgas guļamrajoniem. Nāves iemesls – nāvējošs šāviens galvas aizmugurē, kas raidījis no pistoles Luger P08. Tā kā Otrā pasaules kara laikā Latvija kādu laiku atradās arī nacistu okupācijā, pēckara gados šādu pistoļu skaits šeit nebija nekāds retums. Tomēr radās cits jautājums. Kuram varēja būt motīvs nogalināt Valsts drošības dienesta darbinieku? Pastāvēja daudzas versijas, sākot no kriminālo aprindu rēķinu kārtošanas līdz pat versijai, ka pie vainas varētu būt rietumu spēcdienesti. Tomēr nekādus nopietnus pavadienus, lai kādu no šīm versijām apstiprinātu, atrast tā arī neizdevās. Un slepkavas identitāte joprojām palika noslēpumiem apvīta. Otrā slepkavība notika vairāk nekā pusgadu vēlāk. Nogalināts kāds taksists vārdā Valdis Mekers. Pēc kāda laika Mekera radinieki izsludināja viņu meklēšanā. Viņa automašīna tika atrasta pie milicijas ēkas, kas kopumā izskatījās ļoti savādi, un tāds gājiens tika uztverts kā zīme. Savukārt viņa mirstīgās atliekas izdevās atrast vien tikai 2 dienas vēlāk, netālu no Ādažu poligona. Nāves iemesls – šauta brūce galvas apvidū no tās pašas Luger pistoles. Izmeklēšanas gaitā noskaidrojās, ka Mekers slēpjas savu īsto uzvārdu. Izrādās, ka zem pieticīga taksista veidola slēpās bijušais nacistu izlūks, kurš pēc kara bija mainījis savu identitāti, safabricējis viltus dokumentus un dzīvojis mierīgu dzīvi jau padomju armijas okupētajā Rīgā. Kā vēlāk atklāsies, slepkava no upura nozaga arī 20 rubļus un 63 kapeikas, ko viņš nekavējoties vēlāk iztērēja dāvanām savai sievai. Nepilnas 2 nedēļas pēc Mekera slepkavības tiek noslepkavots armijas pretizlūkošanas dienesta darbinieks Serdečnīs. Lietā parādās kārtējā dīvainība, jo viņa mirstīgās atliekas atrod automašīnā Volga, kas noparkota pretī galvenajai VDK ēkai, jeb tā saucamajai stūrmājai, kas atrodas pašā Rīgas centrā. Nāves iemesls – nāvējošs šāviens no tās pašas Luger pistoles un arī galvā. Mašīna apzināta nolūku dēļ tika novietota tieši pie VDK jeb Čekas ēkas, kas vairāk
vairāk izskatījās pēc izaicinājuma mešanas tiesību sargājušajai iestādei. Tomēr izmeklētāji bija pārliecināti, ka slepkava darbojas apzināti un to, ka upuri nav izraudzīti nejauši. Noziegumi bija satraukuši arī sabiedrību. Baumas par tiem klīda visapkārt, pat mājās pie vakariņu galda. Visi 3 bojāgājušie cilvēki ar neierastu pagātni, taču joprojām noziedznieku motīvi palika neskaidri. 3 nāves gadījumi bija gluži kā puzles gabaliņi, kurus milicijas izmeklēšanas pārstāvi nekādi nevarēja salikt kopā. Vienīgais liecinieks uz to brīdi jau minētā Lugera pistole, kura tobrīd Latvijā bija plaši izplatīta. Tāda maza lietas attīstība uz priekšu nedeva principā neko, un šķita, ka izmeklēšana ir iegājusi pilnīgā strupceļā. Tomēr notika kāds negaidīts pavērsiens. 1975. gada ziemā, decembra 2. pusē, lietā pēkšņi parādījās strauji progress. Tas notika brīdī, kad pie policijas vērsās slavenais latviešu komponists un pianists Raimonds Pauls. Viņš apgalvoja, ka viņam zvanījis kāds nepazīstams vīrietis un prasījis 17,000 rubļus. Pretējā gadījumā draudot izrēķināties ar viņa ģimenes locekļiem. Tad, kad man vakarā piezvanīja krievu valodā tas cilvēks, ka man jānoliek summa interesanti 17,000 rubļu, jānoliek tajā un tajā vietā. Es no sākuma domāju, ka man kāds vienkārši nes cauri. Kā jau minēju, slepkava negaidīti sazvanīja arī maestro. Pirmsvētku vakarā viņš saņēma negaidītu zvanu no anonīma vīrieša, kas jautāja, vai Pauls ir ko dzirdējis par nesenajām slepkavībām Rīgā. Jā, arī Pauls bija dzirdējis par slepkavībām, kas tobrīd, kā jau minēju, sabiedrībā radīja lielu satraukumu. Kaut publiski padomu laiku presē par slepkavībām nerakstīja, taču baumas klīda visapkārt. Tieši tāpēc tālrunī teiktais lika komponistam uzmanīgi ieklausīties. Tanīs laikos jau nedzirdēju neko tādu. Par to nerakstīju, teiksim, par tādām izspiešanām. Mēs jau neko nezinājām. Tāpēc tas gadījums bija tāds ārkārtējs. Mistiskais vīrietis klausulē uzsāka šantāžu. Ja rīt neatnesīsiet man 17,000 rubļu, jūs būsiet nākamais. Es jūs nogalināšu. Naudu ielieciet somā un atstājiet iepratim autobusu pieturai Mežparkā. Un nolieciet to tur ne vēlāk kā 5 vakarā. Sapratāt? Pirms šantažētais nolika klausuli, viņš vēl pabrīdināja, ka ja Pauls zvanīs milicijai, viņš tiks noslapkavots. Tomēr laika domāt nebija daudz, un pieprasītā naudas summa uz to brīdi viņam arī nebija. Man bija tāda sajūta, ka man it kā tādām sīkām adatiņām dūri, ja pa visu ķermeni. Es domāju, ka tas no nerviem. Pēc apjukuma un panikas sajūtas viņš nolēma zvanīt senam paziņam, krimināla izmeklēšanas pārvaldes vadītājam Anrijam Kavalierim. Izdevās vienoties, ka tiks uzsākta slepena operācija jau nākamās dienas rītā. Situācija bija ārkārtēja. Nekavējoties tika izstrādāts nākamā dienā gaidāmās operācijas plāns. Milicijas zinātniski tehniskās daļas darbinieki uzsāka darbu pie speciāla čemodāna izveides, kas aprīkots ar speciālas konstrukcijas ķīmiskajiem slazdiem, kas nodrošinātu to, ka portfeļa attaisīšanas brīdī cilvēks tiktu notašķīts ar neizmazgājamu krāsvielu, kas kalpot kā neapgāžams pierādījums noziedznieka saistībai ar izspiešanas lietu. Tālāk tika lēmts par to, vai uz Mežparku ar portfeli operācijā sūtīt pašu maestro vai kādu viņa līdzinieku, bet tā kā pastāvēja iespēja, ka slepkavu ieraugot, ka tas nav īstais Pauls, varētu izbīties un priekšlaicīgi nozust, tika nolēmts, ka maestro portfels uz Mežparku jānogādā un jānoliek pašam. Es jau toreiz uzskaitīju sev pa jaunu, ja, un tad vēlāk. Man tas bija, tāds, kas te būs? Gandrīz, ka tādā vairāk it kā skatoties filmu, vai būt nekā it kā es pats tur darbojos. Varbūt pēc tam es tikai drusciņi sāku saprast, kur es biju, ar ko man tas varēja viss beigties. Tā bija sestdiena, 25. decembris, kad tika uzsākta notvēršanas operācija. Taksometru vadīja drošības struktūras darbinieks, kas pārģērbies privātās drēbēs. 15:00 maestro piebrauc pie norunātās vietas, kas bija 2 stundas ātrāk par noziedznieku pieprasīto galējo laika termiņu. Pauls izkāpa no mašīnas un pārliecināti, apkārt neskatoties, izpildīja šantažētāju prasības. Viņš novietoja portfeli pie sētas, iesēdās atpakaļ taksometrā un aizbrauc. Ap to rajonu, kur tika nolikts portfelis, jau iepriekš tika izvietotas operatīvās grupas, kas bija kaujas gatavībā. Noziedznieks nedrīkstēja pamanīt neko aizdomīgu, kas viņu varētu izbiedēt. Atlika tikai pacietīgi gaidīt. Norādītā vieta bija ļoti ērta, jo tā atradās blakus pieturai. Līdz ar to operatīvie darbinieki varēja iefiltrēties tur kā nejauši ļaudis, kas vienkārši gaida autobusu. Noliktā portfeļa tūmā kādu laiku neviena nebija, tomēr pēc brīža tā tūmā pienāca kāds vīrietis, kurš
kurš nervozi mīņājās ap to. Neko aizdomīgi apkārt sev neredzot, viņš piegāja pie portfeļa, savāca un lēnā garā devās iekšā tuvējās mājas kāpņu telpā. Operatīvā grupa ielenca kāpņu telpas ārpusi, un pēc pāris minūtēm no tās izskrēja ar spilgtu krāsu notraipīts vīrietis. Nekavējoties sekoja viņa aizturēšana. Tas bija Jurijs Kriņīcins. Tomēr dabūt atzīšanos no viņa nebija viegli, un sākotnēji viņš uzsvēra to, ka portfeli paņēmis nejauši un vēlējies tikai paskatīties, kas atrodas iekšā. Tomēr pēc kratīšanas viņa dzīvoklī tika atrasts kāds ordenis, un Kriņīcins nespēja paskaidrot, kur to dabūjis. Tāpēc beidzot sāka runāt un atzinās, ka bijis tas, kas šantažējis Raimondu Paulu. Kā noskaidrojās nopratināšanas laikā, viņam esot bijusi ideja Paulu arī nogalināt, lai tādējādi vēlāk kļūtu pasaules-slavens. Izrādās, ka par upuri viņš izvēlējies tieši izcilo komponistu tā iemesla dēļ, ka reiz tramvajā dzirdējis divu sieviešu sarunu, ka bagātākais cilvēks Latvijā ir Raimonds Pauls. Viņas savā starpā runājušas. Tas, kas tev ir 17,000, Paulam ir 1 rublis. Jā, lūk, tāda nejauša sakritība un motīvs šantāžai. Tagad bija jāpierāda viena Kriņīcina saistība ar 3 slepkavībām. Kā to izdarīt? Jāatrod vienojošais elements. Luger P03 pusautomātiskā pistole. Tika darīts viss, lai noskaidrotu, vai šantažētājs uz norādīto vietu nav devies bruņojies. Pēc kā darīt visu, lai izvilinātu no Kriņīcina to, kur tad šaujamierocis paslēpts. To drīz vien arī izdevās izdarīt. Izrādās, ka viņš pēc Paula naudas bija devies bruņojies ar kādu pistoli, ko pēdējā brīdī izdomājis noslēpt. Kriņīcins aizveda izmeklētājus uz savas māsas dzīvesvietu Mežparkā, kur kādā šķūnī tiem parāda vietu, kur noslēpta pistole. Tieši pēc ieroču nodošanas tiesības sargiem viņš pēkšņi atzīstas arī visās 3 slepkavībās. Bet kāds bija slepkavību motīvs? Tālākā atbilde pamatīgi visus šokēs. Izrādās, ka VDK virsnieku viņš nošāvis tikai tāpēc, ka viņš mežā bija iebraucis zem ķieģeļa, vārds sakot, pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus. Taksistu nogalinājis tāpēc, ka viņš mežā kārtojas dabiskās vajadzības. Savukārt pretizlūkošanas dienas darbinieku tikai tāpēc, ka tobrīd bija ciet kiosks un viņš nevarēja nopirkt cigaretes. Jau tobrīd izmeklētājiem bija skaidrs, ka aizturētais vīrietis nav gluži vesels. Vēlāk, saskaņā ar tiesu psihiatriskās ekspertīzes rezultātiem, Kriņīcins tika atzīts par garīgi nepieskaitāmu un nosūtīts uz piespiedu ārstēšanu psihiatriskajā klīnikā Kaļiņingradas apgabalā. Klīnikā viņš pilnībā degradējās un zaudēja spēju runāt. Beidzot, sarežģītā mīkla ap 3 slepkavībām, ko visu 1975. gadu mēģināja šķetināt Rīgas krimināla izmeklēšanas darbinieki, bija atrisināta. Šajā gadījumā slepkavu iegāza mankārība. Jo kas zina, ja viņš nebūtu ieplānojis šantažēt maistro, iespējams, ka viņš tā arī netiktu notverts. Rakstat komentāros, ko jūs domājat par lietas iznākumu, ja manieks nebūtu kļuvis tik mankārīgs. Visu labu!